Kā redzat, atbraucu uz Mercedes Cendu Veho, bet kā viņš ir? Nav lēts prieks. Teiks daudz ka pliks, bet paskat kādu stūri. Kaut kas savādāks ar fūri tur atveda citu piegādātāju mums citu no Somijas, kādreiz no Koporta. Tāds Citroens, pajauns gadiņš, benzīnieks. Stāvoklis pirmais iespējas likās tīri ok. Uzkaušu uz piekabes, aizdīšu mājās, rītdienas CZD, un tad jau jums parādīšu sīkāk, kas un kā. Forši vējiņš ārā. Nu, ko tagad var mierīgi parādīt, atnācis ir no Somijas Koportā, paņēmām tādu Citroenu priekš klienta. Citroens C4, 11. gada, 1.6 benzīnieks. No defektiem, kā redzat, priekšā bamperīts, un aizmugurē bampers bija defekts, rekur. Labas ziemas riepas, noskaloja. Jā, Citroens, visi zina, ko es domāju par tiem francūžiem, tīpaši Citroeniem. Bet ko es biju patīkami pārsteigts? Braukt ir ok, kā ir tāda līmeņa mašīnā. Sēdekļi apsildi šeit un masāžas un abās pusēs. Pusāda, kas forši, ka nav, kā Citroenam nav tā testūra bez šitā. Klimatkontrole, elektriskā roķene, aklo zonu asistents. Tā kā, jā, divas atslēgas. Ko es vēl gribēju parādīt? Šeit var mainīt, skaņu izslēdzam, šeit var mainīt krāsu, rekur, atsevišķi cipariem, zili, tur kaut kādi pelēki, balti, un šitien aplīšas. Tā kā veseli var pielāgoties, ne? Šitā aklā zonas, novalkāmies poguļi. Tā kā pa tādu naudu kaut kam pa pilsētu braukāt ir tīri ok. Iztīrīs, un starp citu šis būs auto pieejams uz pirkšanu, cilvēks paņēma priekš tirgošanas. Tā kā kam interesē, droši var ar man sazināties, iedošu kontaktus. Jā, klimata kontrole, un jā, šitā, kā jau Somijā patīk papildus apsildi tāda krāsniņa. Tā kā tā, labi, jāiet man sakārtot papīrus līdz beigām. Sakārtošu papīrus līdz beigām, atdošu, un tad jāiet bīdot kaut ko Amerikā jāpaņem vēl, ne? Ko sakat? Sveicieni no Jēkabpils. Atbraucu atdot cilvēkam, klientam nākamu aparātu. Tas ir Mercedes-Benz Vito. Paņēmām mēs viņu Nīderlandē pa 5000 eiro. 111. bez rūsas, labā stāvoklī, smukiem diskiem. Viņš ir kravinieks. 10. gada ar 380 000 nobraukumu. Paskatāt salons. Stāvoklis labs, Monster Energy, viss kā vajag. Tā nav reklāma. Patīkami, ka uztaisīta siena. Ir vairāk uz aizmuguri un ar audumu. Pirmkārt var noregulēt smuku sēdekli, klusāks un mājīgāks. Kaut kāds ir kepholders, plauktiņš, šie viss kā vajag. 6 skarba, kondiška strādā, durvis abās pusēs. Kā viss smuki taisās, grīda. Dokumentos viņš mums bija 5-vietīgs, bet vajadzīgs tā kā kravas 2-vietīgs, tāpēc atbrauc Jēkabpilī uz pirmā līmeņa pārbūvi. Gaidu, ka atnāks, pabeigs to kravinieku taisīt, un taisīt pārbaudīt, tad nāks mani baudīt. Tā kā tā, lai labi kalpo jaunajiem īpašniekam, paskatieties, kādu stāvoklis. Nepriekš tā nobraukuma gada. Es zinu, ka jums visiem interesē rūsi, jo viņiem lielākā problēma ir rūsi. Bet tā kā 10. gada, tas jau nav tikai, ka šeit kaut kas ir taisīts. Jā, un apakšā, un parkingi arī strādā. Tā kā nav slikts pirkums, lai labi kalpo. Meklēsim nākamos busiņus. Kā es zinu, ka daudziem no jums ir vajag un interesē arī busiņi. Piegāde ir dārgāka busiņiem, tas gan un problemātiskāk. Labi, karsti ir, sēdīšos iekšā, gaidīšu. Rekur kaut kas savādāks. Šoreiz mēs esam paņēmuši kravinieku priekš klienta, pasūtījums paņēmām Somijā uz izsolē Koports. Gan bija dzinēja defekts, gan vizuāls defekts. Pēc tam parādīšu sīkāk, kas par defektu, kad būs gatavs bija, tad pastāstīs. Tagad ir izjaukts ārā motors viss kārtībā, ka pirreiz mainu šālis. Trīsasīgais aizmugurē. Tagad atzīts uz Veho uz apkopīt, uz remontiem. Meklē pie reizes jaunu būdu, jo būda ir bojāta. Viņš ir bijis laikam uz sāna. Bet nekas traks, viss ir taisāms, tā kā būs interesanti jums parādīt jau tad, kad viņš būs gatavs, un kas zina, pamēģināšu arī izbraukt. Nekad tādu vēl neesmu braucis. Tā kā parādīšu priekšā, kā viņu kādā veidā no Somijas atveda ar lielu kravinieku. Un tad vēlāk pēc remontiem pastāstīšu pa cik un kādu mēs viņu paņēmām.
Kā redzat, atbraucu uz Mercedes Cendu Veho. Klients vēlējās remontēt mašīnu šeit. Līdz ar to mašīna ir piegādāta šeit. Jūs redzējat, kādā veidā. Mēs viņu paņēmām Kopart Somijā pa 20 000 eiro. 20 000 eiro ar PVN. Tā kā cipars ļoti labs, ir īpaša komplektācija atkarībā no cilvēka klienta vēlmēm. Tā kā viņš izvēlējās, mums sanāca iegādāties, klients priecīgs, tagad remontēs motoru. Tād mainīs būdu vai taisīs. Kad būs gatavs, tad es uztaisīšu sīkāku aprakstu priekš jums, kas tas tāds ir. Kā jau teicu, varbūt arī pamēģināšu izbraukt. Darba tur ir daudz, bet klients ir apmierināts, un tas ir tā vērts. Tātad, ko sagad par kraviniekiem? Ir nepieciešami kravinieki skatīties līsmantajā tirgu iekšā, vai tikai tā, kad kāds klients vēlās. Es jau šeit atbraucu, kur baudu jau maija siltās dienas. Braucu ar kabrioletu. Labi, ķeramies pie vieglajiem, braucam pakaļ nākamajiem. Pagaidām. Čau! Tagad varu parādīt skatu, kas man atnācis. Ir pareizāk sakot priekš klienta. Atradām Vācijā. Viņš pa Latviju ilgi meklēja, neko sakarīgi nevarēja atrast. Uzrakstīja man. Vācijā mēs atradām tādu X5, 53. bunģā. Faceliftā 3.3 dīzelīts. Vācijā mēs paņēmām no Pulača ar nokalējumu cenu līdz 5300 eiro. Sākuma cena bija 6 eiro. 3.3 dīzelīts, kā teicu. Ļoti dzīvs, labs eksemplārs gan tehniski, gan vizuāli. Protams, sīkumi kaut kas ir, ko taisīt. Ar atmiņu sēdekļi. Tur ar atmiņu elektriskie ekrāns, panorāma strādā, automāts, sēdekļi apsildes, nobraukums. 344 000 aizskariņa aizmugurē. Paskat kādas durvis, kā jau es jau parasti rādu, man ir štīksti patīk. Tikai vienā vietā priekšējiem lūkstiņa. Apakšu baigi dzīva arī. Aizmugure. Piekara sāķis un apakša visi. Varbūt jūs redzat. Ir labs, ne? Nu, protams, šeit. Sapsitu vāks nav krāsots. Ir krāsots vienas durvis, kaut kur spārns. Un šitādu grīdiņas es redzēju bildēs video, bet man vēl nav bijis. Pabāl un izvalkās ārā. Normāli te vēl kā galdiņu izmanto, tu vai uzliec kastes un tad ievelc iekšā. Sīkums, bet patīkami. Vismugi tādā, te viss, nu, nav rūsiņas, tikai, tu tās es jums parādīšu, piesūcījums strādā, es tev aizcirtu. Te viss smuki. Te arī viss smuki, te, protams, ir smuki, bet reiz kur vienīgā vietiņa durvīm. Bet starp citu šīs durvis ir arī jau krāsotas, varbūt tāpēc. Brauc es uz STD ar viņu. Ar baudu. Tiešām ar baudu patīk man šie X gan 53, 70 un tā tālāk. Pirmkārt sēdpozīcija un otrkārt, kā viņš uz ceļa tāds masīvs. Bet kuro reizi jums to stāstu, kas man jau seko, tie jau zina, ka man tāds mašīnas patīk. Un reiz tāds neagresivitāte, viņš tāds īpaši ceļš steigā, bet tikpat labi arī stabils. Sēdekļa apsildīte, kondiška, viena no defektiem. Nestrādā. Klients to zina, airbag lampiņa dega un viņam pīkst krēsls piesprādzēs, bet pīkstam nevis piesprādzējies. Tās pa lielam arī viss, kas strādā, tikai smukais nosūsināja mašīnu, tikko noskaloja. Klients jau atbrauc, paņēma dokumentus, brauc uz Volgu pēc numuriem. Tā kā kam nepieciešams auto, došu rakstu. Bluetooth ir. Tik nezinu, kas tā par pogu Bluetooth, kā viņi te var darboties, bet labi. Jaunais īpašnieks pārbaudīs vai raksta komentāru, tas ir kaut kas Bluetooth vai nav. Karsts ārā, piekus pat runāt. Elektriskā stūra arī. Melnie griesti, aizkariņi. Tiešām foršs aparāts, meklēju vēl klientiem. Ir nepieciešams, bet grūti atrast kaut ko vēl. Ja cilvēks vēlās līdz 250 nobraukumu, grūti. Bet kaut kas kaut kur izdes. Tā kā jā, ir arī 46 vajag. Pat 3-strīgu, nav sakarīgi. Viss sarūsējuši tur Vācijā jau arī ir. Tā kā jā, labi, 3 minūtes jau stāstu par šo X-u, lai labi kalpo. Uzlīmēšu to uzlīmes. Parādīšu, kas te man notiek. Treniņa autā jāmaina sajūgs. Nekučais sestējs, 3-strīgs dīzelīts atnāca. Jau noskalots, jāiztīra salons. Un tad jau varēs jums parādīt, kas tad darās ar viņu. Netīrs. Paņēma pa 900 eiro Vācijā placī, bija 1200, nokalēs 900. Tagad piedāvāja klientam tās, kāds ir pa 2,5. No defektiem Tosola trubu jāparāda, cauri tek. Piekares gultnis vibrē.
Un pats lielākais defekts, tūlīt parādīšu. Rūsa tikai šeit, jā, tur redzēt, jā. Bet spārnu es jau nopirku, mēģināšu pats mājās nokrāsot. Varbūt jums arī parādīšu, kas man sanāk, kā varbūt nerādīšu. Šits nestrādā, zaļā krāsā. Re, kur ir spārns jau. Spārns 50 eiro Ķīna, jāzinu, citreiz viņam ir šķirbas malā. Tā kā tā. Re, kur jau pamazām Briesas taisās video par šo. Jā, jāzinu, video par šo. Smuks, man vai patīk, kā sanāk, meklējam diskus, un tad jau pēc tiem diskiem parādīšu jums Tiguans lādējās, un vēl tāds aparāts ir. Labi, viss, pagaidām, čau! Un te mums piegādājas kārtējais vasaras mocīts. Šoreiz tas ir Dugati. Zenamies iekšā, krājam ārā, tad jums parādīšu, kas tur beigu beigās atnāca kaut kas savādāks no šoreiz. Tu palīdzēšu? Tāds mocis. Dugati. Nav lēts prieks. Diezgan interesants eksemplārs. Bet tā, to jau vēlāk, citos video. Čau, vēlreiz. Tie, kas vēl nav redzētu. Nu tā, tad turpinājumā mēs paskatīsimies, braucu tagad uz Ogres SDD, uztaisīju numuru salīdzināšanu un atdod klientam mašīnu, un šoreiz tas ir kaut kas jaudīgs, kaut kas man nebijis, un man pirmo reizi ir pasūtīts AMG, un jā, tas šoreiz nav tas, ko es TikTokā jau varbūt redzējāt, ka es Amerikā paņēmu kaut ko tādu, jā, tas tā kā tie, kas neskatās TikTokā, YouTube'ā, tagad zinu, ka es kaut ko tādu Amerikā paņēmu. Un šoreiz tas ir 17. gada Mercedes AMG C klases C43. Tā kā, jā, kaut kas jaudīgs, unītis. Pirmo reizi varēšu izbraukt, paskatīšos, ir tā vērts. Kā saka, ir nevis M-kas tikai prātā, bet ir arī Mercedes. Šits ir klientam pēc pasūtījuma. Atzinām, sataisījām, tagad atdosim. Nu, redzēs, pamēģināšu uzfilmēt, kāds viņš izskatās, mani pirmie iespēja un tā. Man te priekšā ceļa remonti. Bet kā viņš iet. Ātrumu vispār nejūt. Tas tā viegli uzspiežot. Tas ir, kas ir Vācijā uz bāņu. Raudzīšu. Jā, stāv smuklis. Vispār kā neprofesionāls Mercedes jomā. No tālum izskatās pēc C-klases vispārībā. Tā viņš mums ir C-klase. Nevarēja parādīt, tu cilvēks stāv no malas. Re, kur stāv smukulis. Jāslīmē uz līmes, jāuztais numuru salīdzināšanu, tā var veikt testa braucienu. Maziņš sporta auto. Galvenais. Nezinu, jūs dzirdat, bet skaņa laba. Tagad jau netestēsim. Nē, tā jau patīkams pirmais iespējas. Maziņš sportisks tāds. Vai tā skaņa vienkārši bomba skaņa. Pēc tam izbrauksim aplīt pa normālajiem ceļiem, ko var uzspiest. Jā, forši. Un viņam nobraukums ir. Es nevācešu teikt apskatīties. $81,000 nobraukums. Ļoti labs. Smuks saloniņš. Komplektācija viņam ļoti labi, distance cruise, head-ups, ekrāns lielais, sēdekļu apsildes, elektriski apsildāmi sēdekļi. Krēsli, jā, elektriskie viss kārtībā nolokāmi, tā kā sarkanās iksnas, melnie griesti, viss kā pienākās un skaņa. Ir, pēc tam izbrauksim. 3 vai 6 biturbo. Un cik viņam zirgumu ir? 376. Nav 370 zirgi bez čipa ar čipu, es domāju, kāda 400 plus labas var dabūt un griezes moments. Tā kā maziņš sportisks auto. Tagad pirms izbraukt var parādīt mierīgi jums par šo auto. Viņš bija ar dažiem defektiem, to visu jau sataisījām. Cena, ja var teikt, tātad ar visu sataisīšanu nostājās klientam ap 25,000 eiro. C43, 17. gada.
Viņš ir 3-litrīgs, biturbo ar 370 zirgspēkiem, nobraukums 81 000. Paņēmām mēs viņu Nīderlandē, vācu mašīnu, smukā krāsā, labā komplektācijā. Diemžēl nav pilnīgi elektriskie krēsli, nolikāmies spoguļi, te pilns ar asistentiem visādiem. Tāds salons, sarkanie sporta piesprādzēties. Sēdpozīcijas, starp citu, tāda tā kā 3. sērijas BMW. Viss tā kā kompakti, bet ļoti, ļoti ērti. Tas man tā pārsteidza. No ārsts viņš izskatās kā E-klase, sēdēt kā C-klase attiecīgi. Tās baigi patīk, tāds saturīgs. Tūlīt izbraukšu, pamēģināšu, es tagad braucu apkārt SDD. Jā, tās foršas saturīgs, kā teicu, sēdpozīcija, forša skaņa. Video diez vai te varēs saprast, kāda tur skaņa. Atslēgsim, laikam, pie manis, jā. Mūzika izslēgsim. Ir forši, ir forši. Tā kā jāsēdekļi apsilde, abās pusēs labā mūzikas sistēma, tur paklausīšos, kā ir. Tā būs apalī. Priekšā diski tādi ir jāiztīra salons, bet domāju, tā nav problēma, ņemot vērā, pa cik viņu paņēmu. Pārbaudīsim, elektriskais bagažnieks ir, tur pilns ar mantām, līdz ar to nefilmēsim. Tā kā, lai labi kalpo jaunajam īpašniekam, šeit bija, kur teica defektiņi. Ko jūs sakat par tādu aparātu? Starp citu patēriņš, braucot pa šosei normāli, 8 litri. Nav slikti, nav slikti. Varbūt kaut ko tādu jāņem ikdienai, ja var atļauties. Bet arī grūti tādus eksemplārus ir atrast. Jā, sēdekļi tiešām ērti. Bet es zinu, ko prasās, tomēr tos V8 lielo tilpumu, tie man labāk patīk. Tu jūti, ka zem motora pārstāvja ir normāls motors iekšā. Spēks un tā C43 jābūt 4.3 motoram, ir reāli 3-tīgs. Tā kā Audi FSI 50, tā kā Bembis jau ir sācis, visi šitie ciparu saliek, kā realitātē pavisam citu nozīme nekā motora tilpumu. Nu ko, gaidam īpašnieku un tad jau izbrauksim aplīti. Iet forši, bet jāliek Sport Plus režīmā, kā arī, man liekas, ka viņam ir audio izplūde. Tu tās dzirdēsiet, varbūt pagaidīsim, lai tie aizbrauc. Un arī atšauju nedaudz. Tā kā, bet 3-litrīgais stokā atšautu. Dzirdējāt? Skaņa jau baiga labā. Tā var braukt tā kā bez tabū rādīja pa Brīvības ielu, gar tā sievietes māju, kur popkornu tā kā teica, tā kā ar automātu šautu kāds. Labi skan, izbraucu. Uzrāviens. Tā it kā nevar just to ātrumu, bet ir reāli, kad no vietas rauj viņš ir pilnpiedziņas. Jūti tāds forši, kāds 5 sekundes līdz 100 bija. Skaņa forša, tikai nezinu, man liekas, ka tā ir tumba. Bet iet patīkami, pat to naudu ļoti labs eksemplārs. Piemēram, Volvo ņem to smuko vai attiecīgi šito, noteikti ņemtu šito. Bet pat tādu naudu atrast viņus ir ļoti grūti un tīpaši tādā komplektācijā. Nekas drīzumā būs vēl AMG-škas. Salīdzināsim ar citiem. Šits ērts, smuks, moderns, ekonomisks salīdzinoši, tā kā forši ikdienas aparāts. Lai labi kalpo, un mēs ķeramies tālāk pie darbiem. Ejam, braucam, parādīšu jums moci. Tā kā bija AMG-ška Mersis, tagad Dugati moci parādīšu. Tā kā tagad mierīgi var pastāstīt nedaudz par to moci, cik nu gan es te sapratīšu. Viņš ir 22. gada, ar maziņu nobraukumu. Nobraukums viņam bija 6000, ja pareizi atceros. Ja tispār parādīs tagad 8200 km. Cenu šoreiz neizpaudīsim. Ir minimāli te defekti šie nolausti, te aplausi, nu kaut kāda sīkumiņa, bet toties plasmasas, es uzzināju, ka šitā plasmasa maksā 500 eiro. Tā kā jūs sakat, ka mašīnas dārgi remontēt, močis pa to daudz dārgāk. Jā, viņš ir gandrīz litrīgais. Tās ir interesants eksemplārs. Šitos jau te elementāri varēs pielikt. Numurs nav vajadzīgs, to jau paši jūs zina.
Tā kā, kam nepieciešams kāds mocis no Koperta, no Vācijas, Somijas, Amerikas, droši rakstat, palīdzēšu sakārtot. Mēs krausim busā un tad jau uz numuru salīdzināšanu. Atnāca klientam arī šāds bembis, 90. Sen nav bijis, starp citu, 90. Nē, muldu, bija 3-litrīgais. Šis gan ir 1,8 arī benzīns. Paņēmu pa 3,5 eiro Vācijā. Pliks, bet labs, jo nobraukums oriģinālais 208, ja kaut kas tam līdzīgs. Gaišais auduma salons. No defektiem mums, kas tur bija? ABS meta kļūdu, gredzens visātrākais. Bija check engines, teica, ka katalizatori. Biju piestāsts pie kompita, nebija katalizatori, kaut kas cits bija. Bet pagaidām nodzēsta kļūda, viss tā. Pliks, bet paskat kāda stūri. Tehniski viss blīvi, smuki. Gaišais salons pat labi piestāvs šim eksemplāram. Kā spīdīgs labs, tā kā labi kalpo jaunajam īpašniekam. Diezgan arī žiperīs, kas man patīkam pārsteidza. Tūlītās brauksim uz Ogri. Numuru salīdzināšanu uztaisīt un te vadosim klientam. Ko sagat par tādiem benzīniekiem? Cilvēki runā, ka nevajag tās benzīniekus ņemt. Ko jūs domājat par to? Tagad var parādīt jums vēl vienu interesantu eksemplāru. Daudzi prasa man tādu, un tas ir Bembis E60. Starp citu, ļoti labā stāvoklī. Jā, nobraukums viņam ir 360 000. Oriģinālais, bet pēc mašīnas braucot vispār nepateiks. Jā, pusādas salons. Teiks daudzi, ka pliks. Jo mazais ekrāns, mehāniku klients pats vēlējās. Tāpēc tā bija viena no svarīgākām prasībām. Bet ir kepolderi, līdz ar to viņš nav pliks. Ir head-ups, nobraukums, kā es jau teicu, 359 000 oriģināli. Oriģināla lieta ir diski ar vasaras riepām. M-stūra. Vēl neskatījos, vai ir oriģināla, bet domāju, ka ir. Tā kā tā. Nolikāmies poguļi, sedaniņš. Paņēmām Vācijā placiju. Sākuma cena bija 6,5 eiro. Tur nokaulēja veselu 1000. Paņēmām pa 5,5 eiro. Ļoti, ļoti labā atlaidīte. Tā kā, jā, kopsumā cilvēkam nostājās kaut kur 6,5 eiro viņš te Latvijā. Biki virs. Vēlējās klients tai pierģistrējām, jau pierģistrējām, beigot cik izskatās NV numurs, bet smuki, man patīk. Vācijā bija diezgan svaiga skata izieta pirms 9 mēneši, līdz ar to 3 mēneši skata arī Latvijā būtu pieejama. Teicu, klientam var dabūt pa 3 eiro uz 3 mēnešiem skati, vai ejam skati, attiecīgi maksājam par skati un pakalpojumu vēl. Ska, nē, ejam tā, lai būtu jaunāka skati. Bet cilvēks grib ātri dabūt. Aizvācam uz skati, un ko mēs beigās dabūjam? Slimības lapu. Par to, ka viens lukturs, miglinieks precīzāk, nav stara. Vai lampiņas šķība ielikta, vai jāmaina miglinieks. Bet to viņš izdarīs, tā kā pa 3 eiro varēja dabūt skati uz 3 mēneši, dabūja par 30 eiro uz mēnesi. Nekas viņš nepārdzīvā, būs labi. Tagad jau brauc viņš savāk mašīnu. Sataisīs miglnieku un tad jau arī sataisīs skati. Jā, arī aizmukurē mums ir opakālēs diski ar riepām. Prasītos nopulēt mašīnu. Braucās visforši. Man patīk, tā kā, lai labi kalpo. Meklējam tālāk aparātus, ja jums kāds aparāts nepieciešams no izsolēm, plačiem. Droši rakstat variantus vai kaut ko piemeklēt, vai ko esat atraduši. Palīdzēšu iegādāties un piegādāt. Tā kā tā. Labi, ķeršos klāt un tev vedīšu, rādīšu jums nākamos aparātus.